Kāds šodien datums ir? 14. oktobris. Jā, ceturtdien. Ceturtdien. Un šodien ir pirmā starptautiskā spirometrijas. Nē, spirometrijas diena. Spirometrijas diena. Un 2010. gads šogad ir vispār plaušu veselības gads. Atzīts par plaušu veselības gadu. Un šodien Origo, kur fonā ir Origo, var redzēt, kur ir Origo. Un šodien Origo ir spidometrijas stends uztaisīts, un tur var iet pārbaudīt plaušas. Līdz 2. Jā, no 11 līdz 2. Tagad jau ir 15 pār apmēram, un mēs ejam skatīties, kādā stāvoklī mums ir plaušas. Vēlaties pārbaudīt plaušas? Tieši tā. Jā? Jā. Kas jums jādara? Ko jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam pārbaudīt jums, vai nav kādas slēptās problēmas ar plaušām. Pīpējat? Nē. Nē? Klepus nav kaut kāds? Nē. Daudz dzeram, tas traucē kaut ko. Plaušām īsti ne. Ok. Jūs droši vien negribat stāvēt rindā. Pierakstās vai tad ir? Nē, šeit nē, bet tur diezgan ilgi jāstāv, jo viens cilvēks ir apmēram 10-15 minūtes. Bet jūs varat pierakstīties, tur ir plaušu ārsta numuriņi Rīgā. Ja jūs ejat ar ģimenes ārstu nosūtīt, tas ir par brīvu. Ne? Nē, vajadzēs. Man jau nē, šeit pārbaudīšu. Nu labi. Pagaidīšu. Jā, kā jūs dzirdējāt. Kas te darās? Tur pārbauda plaušiņas. Kā funkcionē viņi? Ar ripkiem tikai kā? Nē, pušot trubiņiem. Kas ir notiek? Jā, tur pārbauda plaušas. Avīzīti. Jā, un to var taisīt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un var tikai iepūst trubiņā, tad tas ir par brīvu. Jā. Bet ja jūs vēlaties arī ārsta konsultāciju pēc tam, ko darīt, nu ja nu kaut kas tur nav tā kā vajag, tad tas maksā apmēram 2,50 līdz 3,5 lati. Ok. Un ja mēs gribētu... Avīzīti? Latviski? Nu, ko mēs darām? Mēs piesakamies, ja? Mēs Jūs gribētu varat izmēģināt. stāvēt rindā, bet tas būs ilgi. Iedodat izmaksāt. Studija 530. Jā. Vai arī jūs varat vienkārši pierakstāt, jūs pēc tam Bet paši. šeit vajag ārstu nosūtījumu. Jā, sākumā pie ģimenes ārstēsiet, tad tas būs lētāk. Ģimenes Jo ārstu. savādāk būs tās cenas, kas ir tajā attiecīgai iestādē. Jā. Un kur mēs dabūsim ģimenes ārstu nosūtījumu, mēs tagad nedabūsim. Diezin, vai? Var pārbaudīt plaušu. Manējais ir pār 100 km attālumā. Redz, kā vajadzēja mums atnākt tieši uz 11 vai pirms. Mēs būtu rindas sākumā. Pasies līdz, ko cilvēkiem parāda, ka bezmaksas papīru var dabūt. Nu ko, es tikko kā izgāju spirometriju. Un man teica, ka esot normāli 94% izāle, kas tur elpošana. Vai nesmēķējot, tad vispār vajadzētu būt, nu, kaut tad tur tā vai ne. Un tad pietūkties 6% līdz tam 100. Nu, ir ok, ne? Es domāju, ka es esmu baigi veselīgais džeks. Nu, mācis nedabūja pārbaudīt, viņam skolē. Nu, tad
vakarā paziņošu viņiem rezultātus. Gaidām.